es tik brīvi elpoju, jo šeit ir tāds gaiss, nu kā nekur. Te viss ir zaļš un tīrs un skaists. Kā var daba izspēlēt tik daudz toņus, tādas krāsas? Man liekas, īsts latvietis arī sākas no dabas, no darba, no īstas strādāšanas sviedriem. Vitas un biškopība kaut kā ļoti dabīgi atnāca un pievilka, un ne tas darba smagums, ne arī daudzie dzēlieni, tas nav kaut kādā ziņā atturējis. Daudz saka, tas ir tāds noslēgts darbs, tad meža vidū tad strādā biškops ar sirmu bārni, tad es esmu diezgan tāds pretstats tam visam, un ļoti daudz cilvēku ar to redz, un man ikdienā atgādina. Es ceru, ka būs kāds, kas to turpinās tālāk. Ģimene nodarbojās ar biškopību jau kopš 1857. gadam, un tad mēs esam biškopi jau 6. paaudzē. Jā, ļoti bieži arī uznāk pagurums tāds, ka varbūt gribētos arī, tā jautāt, kāpēc tas vajadzīgs, bet tas ir diezgan daudziem, kas ir tādos arodos jau veiksmīgi, kad ir tādi kāpumi, kritumi, bet beigās jau laiks parāda to, ka tu esi palicis tajā biznesā un ka tu esi priekšu. Doma, kā izveidot šo muitas māju, man bija jau ļoti sen. Es krāju dažādus materiālus. Atvilknītēs bija sakrāti no 72. gada līdz šodienai visi raksti par ezeras ļaudīm, vienalga, kur viņš iestrādāja, vai kolhozā, vai kādā iestādē. Es visu izgriezu un sakrāju savās atvilknītēs. Un šeit viņi tagad arī visi ir albumos salikt iekšā. Un ja tu ar vienu kāju jau esi tajā darbā iekšā, tad zinat, kā ir. Gribas rakt un rakt vēl dziļāk un redzēt to gala rezultātu. Un tas ir pats galvenais. Tas ir mūsu cilvēku labā. Un man vienkārši tas interesē, un katrs fakts ir saistīts ar otru faktu, un viņi velk viens otram līdzi. Kas akls ir pagātnē, tam nav arī skata nākotnē. Jo ir jāzina katram savas saknes, katram sava dzimtā vieta, savu senču pagātni. Latvietim pirmām kārtām ir jāmīl sava zeme. Es nevaru iedomāties, ka es varētu aizbraukt un strādāt un dzīvot kaut kur citur. Tā mīlestība pret savu zemi, pret savu dzimto vietu, pret saviem senčiem, tā mīlestība ir jākopja. No bērnības par to lauksaimniecību viss saistīts. Viss ir. Citi jau šeit nav ko arī īsti tā darīt. Sākām ar 3-8 hektāri, tagad ir apsaimniekam 1600. Darbs ir katrs gads jau atšķirīgs lauksaimniecībā. Tagad jau arī nekādas sestdienas sēdienas nav. Ziemā cenšamies ielāgot tas sestdienas sēdienas, ka sezona beigusies lauksaimniecībā. Visu gadu jau, protams, ka neizturēt tā, bet tagad jau, cik graujuši novākšana, tad jau jā. Un aizka līdz pusvieniem strādā pūlām. Tas ir moments.
Es šeit ieprecējos. Šī ir mana pirmā un vienīgā darba vieta, tā būtu jāsaka. Atnāca šīs skolas direktors ar manu vīru uz mājām. Žanna, tev jānāk strādāt uz skolu. Nu vajag, ļoti vajag. Un tev ir izvēle. Vai nu nāc par latviešu valodas skolotāju, burtnīcas, labošana, vai nu nāc par mācību pārzini. Nekas nebūs jādara. Nu, tā es arī neko nedaru jau 30 gadus, lai gan īstenībā es tagad tikai apzinos, ka tas ir īstenībā diezgan liels darbiņš. Es varētu uzskatīt to par sirds darbu. Es visu savu mūžu liekas daru vienu un to pašu, bet tā nav, jo es visu laiku daru kaut ko, nemitīgi kaut kas mainās, nemitīgi kaut ko jaunu daru. Un tas man pašai liek tā kā izaugt, mainīties. It kā jau vienpatis, jā, tas latvietis, tāds ir tā mazāk tā kopības sajūta varbūt, bet daudzi jauniešiem ir tā, ka viņi aizbrauc no šejienes projām. Nav darba, nav kur palikt, un varbūt tad viņam nav laiks domāt par to latvietību, viņš domā par zināmā mērā par izdzīvošanu. Arī tas ir tiesa. Lai gan, ja esi uzņēmīgs, ja, tā uzņēmība, un tas latvieša sīkstums, ja tev ir, turēties pie zemes, un arī tad, kad ir grūti palikt uzticīgam savam mērķim, savai zemei, tā ir latvietība, tāds spīts, tāds labs spīts tāds, un pieturēšanās pie kaut kā sava. Man tā liekas. Es šeit atrodu savu vietu. Šeit man ir tās manas nodarbes, šeit man ir atbalsts, un šeit mēs esam arī draudzi. Cilvēki ir ļoti draudzīgi savā starpā. Ļoti draudzīgi. Mēs kā viena ģimene. Pierobežā gan gaiss ir pilnīgi cits, gan debesis ir pilnīgi citas. Paskatieties ārā. Ja to ierāmētu, viņas ir tik nedabīgas, it kā, ja? It kā nedabīgas. Un ieliks rāmī, teiks, vai kur nepareizi. Bet es esmu mēģinājusi, un ļoti skaisti tas izplatās, un ļoti skaisti, un man patīk, bet es vienmēr ar tādu kā satraukumu, es nezinu, kas tur iznāks, bet rezultāts vienalga man apmierina, un tad es esmu laimīga. Ja tu esi labā prātā, un es cenšos noturēties, es cenšos redzēt labo vairāk. Ja tās emocijas ir labas, tad arī tā roka arī velk uz to lietu. Es tāds diezgan optimistisks cilvēks vienalga, lai cik grūti varbūt kādreiz dzīvē ir. Tas nonāk knikt, to nevar pateikt tā. Nospēlē kaut kāds klikšķis. Es pat arī nezinu, kā tas notiek. Es to teicu, ka man Dievs no debesīm to iedeva. Jāgaida to klikšķi kaut kādu. Rokdarbi un māksla, tas ir mana būtība. Es iegūstu tās zināšanas, un pēc tam es varu nodot tās tālāk. Tas ir lielāka vērtība nekā tikai es radītu pati sev. Es iedvesmojos ļoti gan no latviešu etnogrāfiskajiem rakstiem, gan no cimdu rakstiem, jo katrs tas cimdu raksts slēp sevī tādas spēcinošas zīmes, kas saliekot, piemēram, kopā, tu jūti, ka tās ir tavas. Laime jau ir turpat, kur tu esi, kur ir tavi radi, kur ir tavi draugi. Tu strādā savā zemē, strādā sev. Tu zini, ka tam būs kaut kāds rezultāts, ka tas pēc tam nesīs kaut kādu gandarījumu, ja ne tev, varbūt taviem mazbērniem vai bērniem. Man liekas, pat ja arī nav tāda darba, kādu tu gribi, tad ir jāveido pašam savs uzņēmums. Jebkuru darbu, ko tu dari, ir jādara ar prieku un gandarījumu un jāzina, ka tajam darbam būs kaut kāds rezultāts.
jautāju viņai, kad piedzima mazā meitiņa un nevarēja kafiju dzert, pupiņu, tik daudz, cik gribējās, atcerējās, ka vecmamma Alīda bērnībā gatavoja kafiju no cigoriņiem. Nu, un mēs visi palīdzējām to atsaukt atmiņā, un šo kafiju nedaudz viņa saražoja uz Ziemassvētkiem, turpat uz plīts, un padalīja saviem draugiem paziņām. Piemēram, Mārtiņš Rītiņš ļoti atbalstīja mūsu, teiksim, ar tādu, kā saka, tik uz priekšu vajag ražot, viss dabīgs būs. Nu, ja ne Mārtiņa Rītiņa diez vai būtu sākta ražot, ne? Pierobežā, man liekas, tāpat kā visur. Pašiem jādomā, ko darīt, ko darīsim šodien, ko darīsim rīt, kā dzīvosim. Sava brīvība ir, bet sava atbildība arī ir, jo, ja tu neizdarīsi tā, kā vajag, tu pats arī atbildēsi. Jābūt mērķim, jāprot viņu sasniegt, jātiecas uz to mērķi, kaut arī ir daudz grūtību. Grūti jau, protams, var būt to mērķi tādu nostādīt un viņu sasniegt, bet, nu, vajag. Gan jau katram sava vietiņa kaut kur uz pasaules ir. Kādreiz kādam jaunam cilvēkam, tur beidz un nevaru darbu. Saku, nu tu neuz, tev kaut kur tava vieta ir, jā, un tad cilvēks, piemēram, atrod darbu. Man liekas, ja es kaut kur aizbraucu prom, jā, tad man ir žēl, piemēram, vasarā, man ir žēl tās nedēļas, ko es neesmu redzējusi šito vasaru, kas pie mums ir, jā. Agrāk tā nebija, bet tagad kaut kā paliek, tā liekas. Man liekas, ka es esmu kaut ko pazaudējusi, ja es neesmu bijusi kādas dienas. Nu, teicu, būtu pilsēta, būtu varbūt kādas sporta zāles, baseini. Mums ir dārs, mums ir kāds lops, jā, pie kura ir jāiet. Tas tev ir disciplinē, tev ir jāiet. Nu, gribi, negribi, tev ir jāiet. Tev no rīta ir jāpieceļās, tev vakarā jāaiziet, no tās siltās istabas augstumā jāaiziet, tas kustonis jāpabaro, nu tādā veidā. Vecmamma ir lietuvieta, vectēvs ir polis no Čenstohavas, jā. Bet visi mani, piemēram, jau arī kā iet vecmammas ģimenes, tur viņi bija kādi 6 bērni ģimenē, arī tie mana tēva paaudzes. Nu, mēs visi uzskatām sevi par latviešiem, jā, vienalga mēs visi latviski runājam, mēs visi esam latviešu skolās mācījušies, vai es esmu īsts latvietis, vai es neesmu īsts latvietis, nu es te esmu, un es to uztveru, ka tas ir mans, ka tas tā, nu, un ne pret ko citu es negribētu to mainīt. Nedrīkst padoties, jā, nedrīkst rokas nolaisties. Nu, vienalga, nu, nesanāk kaut kas vienā vietā, ņem otrā, jā. Nu, tāpat arī, bet arī latvietim viņam jābūt tādam, nu, par sevi jāpastāv vairāk. Vairāk varbūt vajag, lai tiešām tā latvietība nepazūd, lai mēs te kaut kur pasaules vējos un pasaules ceļos neizzūdam, jo tomēr mums ir sava valsts, mums ir sava valoda. Nu, ne katram tas ir, un lai mēs to visu nepazaudējam vienkārši. Lai mūsu bērni, mazbērni pie tā pieturās. Ar to vien mēs esam bagāti, un mums ir jāmāk to vienkārši noturēt, nosargāt un saglabāt. Kompānija forša, Dairis ar manīm brauc jau 3. dienu. Tad ar mums šodien pievienojas Armands. Komanda jauka, varam parunāties, visiem kopīgs intereses. Sākumā, kad man Toms teica, ka viņam labāk patīk braukt pa Zemnieku, tad es tā domāju, ko nopietni. Bet tad, kad mēs sākām braukt pirmoreiz, tad sapratu, ka tiešām ir daudz interesantāk un ir vairāk ko redzēt, un tās mašīnas netraucējumi var braukt blakus un runāties, tev nav jābrauc visu laiku vienā rindā.
ir kalniņš uz augšu, kalniņš uz leju, kaut kāda trepīte. Tev visu laiku ir jāuzmanās, tā kā uzmanība, un tu visu laiku domā līdzi, un arī pasties par riņķi, parasti tie zemesceļi ved pa skaistākām vietām. Man tagad būs tāda nepadarīta darba sajūta, ka es noteikti gribēšu izbraukt arī visu, nevis tikai mazu daļu tagad, kas ir. Es te biju sagaidījis pilnīgi tukšumu, bet es nejūtu vispār nekādu atšķirības starp parastiem laukiem. Bija interesanti dzirdēt vietējo cilvēku stāstus par to, kā te ir un kā cilvēki dzīvo pierobežā. Dažbrīd ir tāds nedaudz pārsteigums, ka tie cilvēki tiešām daudziet ir ļoti latviski un redzēs jau, kas vēl īstenībā priekšā ir. Redzēs vēl ir Latgale. Vidzemē es to nesagaidu, bet Latgalē es sagaidu, ka vairāk būs tā, ka cilvēki krievvalodā runās, jo Krievijas pierobeža un Baltkrievijas pierobeža. Katrā ziņā visi cilvēki, ko mēs esam satikuši, manuprāt, ir bijuši ļoti labestīgi un viesmīlīgi un patīkami ar viņiem visi pavadīt laiku kopā. Nav īstenībā ļoti vienkārši. Zinot, ka viņš ir nobraucis aptuveni jau tūlīt būs 1000 kilometri, tad es brīžiem nesaprotu, kā viņš var uztaisīt ātruma rekordu no kalna lejā un pēc tam piecelties kājās un vēl uzmīt tajā stāvajā smilšainajā kalnā. Bet ir ļoti interesanti, man patīk. Ir mums ko parunāt, ir arī brīži, kad mēs nerunājam, un tā, protams, vajag, bet ir interesanti. Ir aizvadīts 12 labas dienas, jūtams jau ir nogurums, kājās ir īpaši. Vakaros ir tā, ka pēdējie kilometri ir jāvelk. Un redzēs, kā būs tā, kas turpinās viens pats. Es sagaidu uz priekšu tieši to pašu patiesībā. Visos novados cilvēki ir atvērti, ir viesmīlīgi un mēs satiksim jaunus cilvēkus, jaunus amatniekus, mums būs jauks naktsmītnes un mums būs ļoti jauks finišs Rīgā. Sagaidu to finišu, es gribu sagaidīt. Es ceru, ka nekas nenotiks tāds, lai es nesasniegtu finišu.